Nu ko, sāksim šo tēmu šķetināt. Kad mēs ikdienā domājam par tiesu ekspertiem, prātā automātiski nāk ainas no populāriem seriāliem. Nu zini, sterils laboratorijas, balti halāti, zilganas gaismas, mikroskopi. Jā, un absolūta neapgāžama patiesība – CSI efekts. Tieši tā, CSI efekts. Popkultūra mums ir iemācījusi, ka eksperta slēdziens tas ir stāsta beigas. Punkts. Bet šogien mēs pievērsīsimies tam, kas notiek, kad zinātni pievīļ. Vai kad pievīļ paši zinātnieki. Un šī sarunas misija ir atklāt tos stingros, bieži vien sabiedrībai pilnīgi neredzamos mehanismus un noteikumus, kas uzrauga pašus uzraugus. Jo, būsim godīgi, šo cilvēku sniegtie zinātniskie slēdzieni var izšķirt to, vai kāds zaudē brīvību uz gadiem, vai tieši otrādi. Vai tiek attaisnots par ļoti smagu noziegumu? Precīzi. Kas īsti notiek, ja datus vilto, vai vēl trakāk pazaudē pašu galveno lietisko pierādījumu? Nu, ja mēs to savienojam ar kopējo tiesiskuma ainu, šis patiesībā ir stāsts par pašiem sistēmas pamatiem. Mēdz teikt, ka tiesības sistēma ir akla. Tā ir tā klasiskā taisnīguma alegorija. Taisnības dieviete ar aizsietām acīm. Jā, temīda ar aizsietām acīm, bet tieši tāpēc šī aklā sistēma tik ļoti paļaujas uz tiesu ekspertu sniegto redzējumu un analīzi. Būtībā eksperts ir šīs sistēmas acis un ausis. Ja šis zinātniskais redzējums ir izkrupļots, vienalga vai tas ir nolaidības, ļaunprātības vai varbūt vienkārši nekompetences dēļ, brūk visa taisnīguma konstrukcija. Viss sabrūk. Man īpaši tiesu ekspertu likumā izceļas viens ļoti konkrēts saraksts ar pārkāpumiem, kuru dēļ vispār var ierosināt disciplināru lietu. Tie ir, jāsaka, tādi 7 konkrēti punkti. Eksperta 7 nāves greiki. Jā, tieši tā varētu teikt. Saraksts sākas ar it kā pašsaprotamām lietām – normatīvo aktu neievērošana, profesionālo pienākumu nepildīšana vai rukja nolaidība. Tad tas turpinās ar pilnvaru pārsniegšanu un amata nelikumīgu izmantošanu. Un, protams, nepiebiedīga un necienīga izturēšanās, bet 2 punkti tie burtiski izklausās pēc motīva no spriedes filmas. Tu domā par pierādījumiem? Jā. Proti ekspertīze iesniegtā objekta nozaudēšanā vai ļaunprātīga bojāšana, kā arī iegūto ziņu izpaušana nepiedrošām personām. Tas tiešām šķiet kā klasisks sižets, kur galvenais pierādījums maģiski pazūd no seifa nakts vidū. Tieši tā, un te parādās viena ļoti būtiska nianse. Sabiedrībai varētu šķist, ka pierādījuma pazaudēšana ir kaut kas tāds, kas notiek tikai un vienīgi korupcijas skandālos vai filmās. Kad kādam samaksā, lai viņš to pazaudē. Jā. Bet regulējums paredz, ka arī vienkārši paviršība, kuras dēļ tiek pārauta šīta pierādījuma ķēde, ir pilnīgi pietiekams pamats disciplināru lietai. Taču pats fascinējošākais šajā aspektā, ko es atklāju, ir tas, kā likumdevējs vērtē šos pārkāpumus caur vainas prizmu. Kā to saprast? Nu, mēs visi zinām klasisko atšķirību starp tīšu rīcību un neuzmanību no mūsu ikdienas dzīves, bet ekspertīģu kontekstā šis iegūst pavisam citu svāru. Tīša rīcība ir skaidra, piemēram, datu viltošana, tur nav jautājuma. Nu, tas ir apzināti. Bet neuzmanība normatīvajos aktos ir definēta ļoti strikti. Tas ir tad, kad eksperts paredzēja savas rīcības iespējamās slikpās sekas, bet viegliprātīgi cerēja tās novērst. Vai arī, un šis zinātniekiem ir kritiski, neparedzēja šādas sekas, lai gan konkrētajos apstākļos tās vajadzēja un varēja paredzēt. Šis ir būtisks nošķīrums. Tātad sistēma tā būtībā nepieļauj aizbildināšanos ar nezināšanu. Pilnīgi nemaz. Profesionālajiem standartam ir jābūt tik augstam, ka sekas ir jāspēj paredzēt jebkurā gadījumā. Respektīvi zinātniekam vai laboratorijas darbiniekam arguments. Es vienkārši neiedomājos, ka paraugs sabojāsies šādā temperatūrā, likuma priekšā neeksistē. Neeksistē. Tas ir jautājums par profesionālo standartu uzturēšanu. Ekspertam ir pienākums zināt. Ja, teiksim, bioloģisko pēdu paraugs priek atstāts nepiemērotā temperatūrā, viņš nevar atnākt un teikt, ka nezināja par DNS degradāciju. Viņam par to maksā, lai viņš to zinātu. Šī atšķirība starp tīšu rīcību un rupju neuzmanību ne tikai rakstura pašu aktu, bet vēlāk spēlē milzīgu lomu tajā, kādu lēmumu pieņems komisija un, protams, kāds būs sods. Tas raisa uzticību, jāsaka. Tas tiešām nomierina apziņu, ka sistēma sodīs ne tikai par ļaunprātību, bet arī par vienkāršu taču graujošu nevīžību. Jā, prasības ir ļoti augstas. Bet ja atbildības standarts ir tik augsts, tad man rodas pavisam loģisks jautājums. Kurš reāli izvērtē šīs kļūdas?
Jo policists vai prokurors taču nevar izvērtēt, teiksim, sarežģītu gāzu chromatografijas analīzes metodoloģiju. Kurš tad īsti uzrauga šos uzraugus? Viss process sākas ar tiesu ekspertu padomi. Tā padome kalpo kā tāds filtrs vai varbūt iepriekšējās izmeklēšanas institūcija, sūdzību var iesniegt procesa virzītājs, tātad tas pats tiesnesis vai prokurors, to var darīt arī persona, kuras tiesības ir skartas, vai arī padome pati var rīkoties pēc savas iniciatīvas, ja redz problēmu. Un, kad šī sūdzība ir saņemta, ekspertam tiek dotas tieši 15 dienas laika, lai sniegtu rakstveida paskaidrojumu. Tas ir diezgan ātri. 15 dienas, skaidrs. Un, ja padome izvērtējot šo paskaidrojumu un faktus saskata pamatu, tā ierosina disciplināru lietu un nodot to speciāli izveidotai izskatīšanais komisijai. Lūk, un šeit kļūst patiesi interesanti. Mēs nonākam pie komisijas sastāva, kas man šķiet ir viena no saistošākajām detaļām visos šajos normatīvajos dokumentos. Tā ir. Šīs komisijas matemātika nav akmenī kalta. Tā kā es lasīju, tā mainās atkarībā no pārkāpumu smaguma un eksperta piederības. Ja tas ir mainīgs lielums, bāzes sastāvs ir 3 cilvēki, 2 tiesu ekspertīžu iestāžu vadītāji un 1 attiecīgās specialitātes nozares eksperts. Bet tas ir tikai pats sākums, kā šī komisija reāli aug. Tā tiek konstruēta kā tāds pielāgojums mehānisms. Padomāsim, kāpēc tas tā ir. Ja eksperts, pret kuru ierosināta lieta, strādā kādā valsts iestādē, tad šīs konkrētās iestādes vadītājs obligāti būs komisijā. Tātad priekšnieks piedalās. Tieši tā. Tas nodrošina, ka iestādes vadība uzņemus atbildību un ir pilnībā informēta par savu darbinieku rīcību. Bet ja viņš ir valsts eksperts, bet nestrādā tieši ekspertīžu iestādē, tad iestādes vadītāja pieaicina ar padomdevēja tiesībām. Tātad mēs jau no 3 cilvēkiem esam izoguši līdz 4. Un tas vēl nav viss. Ja runa ir par kaut ko patiešām nopietnu, piemēram, to pašu rupju nolaidību vai pilnīgi nepamatotu atzinumu, komisija aug vēl vairāk. Es atzīmēju, ka tad ir obligāti jāpiesaista vēl 2 konkrētās specialitātes eksperti ar padomdevēju tiesībām. Jā, 2 papildu nozares speciālisti. Tātad vienā telpā slēgtā sēdē var atrasties 6 cilvēki. Sākotnēji tas varētu izklausīties pēc liekas birokrātijas, bet, kad iedziļinamies šajos materiālos, kļūst skaidrs, ka tas ir kolēģu recenzijas, jeb peer review process visaugstākajā līmenī. Pilnīgi noteikti. Tā galīgi nav birokrātija, tā ir nepieciešamība pēc absolūtas kompetences. Iedomājies 2 iestāžu vadītāji, kas ikdienā nodarbojās, teiksim, ar grāmatvedības ekspertīzēm vai dokumentu tehniskajām izpētēm. Viņi taču nevar objektīvi izlemt, vai asinsspēdu analīzes eksperts ir pieļāvis metodoloģisku kļūdu vai vienkārši saskāries ar zinātnes robežām, mēģinot analizēt stipri degradētu paraugu. Nu jā, viņiem trūks specifisko zināšanu. Lai to noteiktu, tur vajag citus bioloģijas ekspertus. Tādus, kuri skatās caur tiem pašiem mikroskopiem un strādā ar tiem pašiem reaģentiem. Tikai viņi var godīgi pateikt, jā, šeit tika pārkāpts protokols vai nē, šajos apstākļos vienkārši labāku rezultātu nebija iespējams iegūt. Tas pasargā ekspertu no nekompetentiem sodiem. Jā, un vienlaikus neļauj vainīgam paslēpties aiz sarežģītas terminoloģijas, jo pārējie tajā telpā esošie cilvēki šo terminoloģiju pārzina tikpat labi. Viņus nevar apmānīt ar gudriem vārdiem. Tātad mēs varam iedomāties ainu. Telpā ir sanākuši šie 6 augsta līmeņa profesionāļi. Durvis aizveras. Process ir stingri slēgts. Tas nav nekāds publisks teātris. Un mani šajā procesā īpaši piesaistīja lēmumu pieņemšanas mehānisms. Balsošana? Jā, lēmums pieņem atklāti balsojot ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Taču ir viens ļoti spēcīgs noteikums. Neviens nedrīkst atturēties. Tu nevari vienkārši paslēpties aiz neutralitātes un pateikt, es te no malas pastāvēšu, man grūti lemt par kolēģi. Jā, tas ir aizliegts. Visiem ir jābalso, un ja balsis dalās tieši uz pusēm, izšķirošā loma ir komisijas prieksēdētāja balsī. Un šis nedrīkst atturēties noteikums, tas ir ārkārtīgi būtisks tieši profesionālās solidaritātes kontekstā, jo mēs zinām, ka šaurās nozarēs visi Latvijā viens otru pazīst. Jā, ir kopā mācījušies, kopā konferencēs sēž. Tieši tā, bez šāda noteikuma varētu rasties ļoti liels kārdinājums izvairīties no atbildības pieņemšanas, kaut vai tāpēc vien, lai nebojātu attiecības ar to kolēģi. Bet likums prasa stāju, process nedrīkst iestrēgt, arī laika rāmji ir ielikti ļoti stingri.
2 mēneši, vai ne? Jā, lieta ir jāizskata 2 mēnešu laikā no ierosināšanas brīža, neskaitot slimības vai atvaļinājuma laiku. Tas nozīmē, ka lēmums būs, un tas būs drīz. Taču jāsaprot, ka komisija nevērtē tikai pašu faktu vien, tā skatās arī uz kontekstu, atbildību pastiprinošiem un mīkstinošiem apstākļiem. Un te es pamanīju interesantu detaļu. Atbildību mīkstina labprātīga atzīšanās. Tas nozīmē, ka pat tik augsti kvalificētiem un pieredzējušiem profesionāļiem sistēma dod skaidru signālu – godīgums atmaksājas. Tā tam vajadzētu būt. Ja esi pieļāvis kļūdu, atzīsti to, neslēp, nevilto papildu datus, lai piesaktu to sākotnējo kļūmi, jo tas visu padarīs tikai ļaunāku. Tas var mīkstināt sekas, bet ja runājam par sekām, kādi tad ir tie reālie sodi, kas notiek, kad komisija pieņem lēmumu? Šai sodu sistēmai ir 3 tādas skaidras pakāpes. Vieglākais ir aizrādījums, kas būtībā ir tāds brīdinājuma šāviens. Tas norāda, ka šāda rīcība vairs netiks tolerēta. Labi, tas ir pirmais solis. Nākamais solis ir rājiens, un tas jau ir daudz nopietnāks ieraksts eksperta profesionālajā vēsturē. Bet pats smagākais sods, kas principā pieliek punktu eksperta darbībai, ir tiesa eksperta tiesību atņemšana. Karjeras beigas. Jā, un šis augstākais soda mērs tiek piemērots situācijās, kad pārkāpums ir radījis, kā pašā likumā teikts, būtisku kaitējumu. Būtisks kaitējums, un šis jēdziens dokumentos ir atšifrēts ļoti, ļoti precīzi. Tie nav kaut kādi abstrakti filosofiski jēdzieni, tur ir 3 pavisam konkrēti kritēriji. Pirmais ir tīri finansiāls, tas ir mantisks zaudējums, kas pārsniedz 5 valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Tātad eksistē skaidra, aprēķināma naudas summa, pie kuras kļūda kļūst kritiska. Tieši tā. Otrais ir nenovēršams personisks kaitējums, ko nevar labot vienkārši novēršot pārkāpumu sekas. Un trešais ir kaitējums svarīgām valsts vai sabiedrības interesēm. Ja mēs mēģinām padomāt par reālām situācijām aiz šiem juridiskiem punktiem, nenovēršams personisks kaitējums, ko mēs ar to saprotam? Tā var būt situācija, kad eksperta nolaidības dēļ cilvēks pavada mēnešus vai pat gadus apcietinājumā, jo lēmums balstīts uz nepatiesu slēdzienu. Un to laiku taču neviens nevar atdot atpakaļ. Nevar. Savukārt kaitējums sabiedrības interesēm var izpausties gadījumā, ja, teiksim, tiek sabojāts vienīgais DNS paraugs kādā ļoti skaļā un smagā noziegumā, un rezultātā vainīgais netiek sodīts, jo vienkārši nav pierādījumu. Tas ir grojošs. Tas ne tikai liedz taisnīgumu upuriem, bet tas pilnībā sagrauj sabiedrības uzticēšanos visai tiesību sargājošajai sistēmai. Tā ir fundamentāla krīze. Kad iestājās šādas sekas, eksperts vienkārši vairs nevar turpināt savu darbu. Sistēma viņu no sevis izslēdz.